vienošanos par sadarbību starp Aizsardzības ministriju, Zemkopības ministriju, Biedrību Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un Biedrību Latvijas pārtikas uzņēmumu federāciju. Pirms mēs parakstam vienošanos, īsts uzdodas vārds Aizsardzības ministram Raimondam Bērnam. Šodien ir 30. novembris, un tā būs zīmīga diena. Līdzīgi kā tas bija arī vakar, tas ļoti nozīmīgs notikums priekš mums. Mums tika apstiprināts 12 gadu Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns. Tā arī šis ir daļa no šī plāna. Tā ir daļa no šī plāna, jo pavisam īsā laikā notiekot sarunas gan ar Zemkopības ministriju, gan ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomu, gan ar pārtikas ražotāju federāciju, ir panākts tas, ka mēs gribam atbalstīt to un palīdzēt mūsu uzņēmējiem. Un nu pat laikrakstā es izlasīju, ka šodien ir dzimšanas diena Teodoram Zaļkalnam, mūsu slavenajam tēlniekam, kurš ir slavens ar to, ka 1937. gadā izveidoja skulptūru Cūka. Un tā ir ļoti nozīmīga, ļoti daudz Latvijā zina, un tas tajā laikā, 30. gados, mēs visi zinām, ar ko tad mēs bijām slavenēji visā Eiropā un pasaulē, ar Latvijas bekonu. Un tāpēc es domāju, ka šī ir tā sadaļa no tā, kā mēs, kā bruņoties spēki, varam palīdzēt mūsu uzņēmējiem sadarboties, jo bez šī atbalsta, bez šīs, karavīrs diez vai būs karotājs, ja viņš nebūs paēdis. Un vēl jau nozīmīgāk tas ir tāpēc, ka nākošajā gadā šeit ieradīsies mūsu sabiedrotie ļoti lielā skaitā, kur arī būs nepieciešama šī pārtika un daudzie citi produkti, ko ražo mūsu zemkopi un lauksaimnieki un pārtikas ražotāji. Līdz ar to šis ir ļoti, ļoti svarīgi mums šajā brīdī atrast šo kopsaucēju, šo ekspertīzi, kuru sniedz mūsu uzņēmēji, lauksaimnieki, pārtikas ražotāji, kur varēs mums ieteikt labāko. Vēl jau vairāk tas ir ļoti svarīgi, kad arī šobrīd mums notiek sarunas un mēs attīstam arī šīs karavīru sausās devas ražošanu, kur ir noslēgts līgums ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, kur izstrādā ļoti būtiskas lietas karavīriem, ko jau šo apmācību skaits pieauga ļoti strauji un ir ļoti nepieciešams šādi produkti. Līdz ar to, mēs domājam, šī diena paliks ilgi atmiņā ikvienam no mums, un tā ir arī sadaļa no tās pašas stāsta, ko arī ministru kabinets ir apstiprinājis mūsu aizsardzības jomas vadlīnijas mūsu uzņēmēju attīstībā, šajā militāra rūpnieciskā kompleksa attīstībā. Tā ir atkal viena no tā pašām sadaļām. Līdz ar to tas ir realizēts tie uzdevumi, par kuriem mēs runājam, un šie tie pirmie soļi un ļoti būtiskie soļi, lai tiešām mēs palīdzētu saviem uzņēmējiem šeit, un tādā veidā mūsu uzņēmēji palīdzētu mūsu bruņotajiem spēkiem. Paldies visiem! Paldies! Godātais kolēģi, Bermaņa kungs, godātie klātesošie, tiešām, kā jau Bermaņa kungs minēja, šī ir tāda ļoti daudzus gadus lolota doma par to, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas tikai būtu labi un pareizi, ka mēs, lauksaimnieki, Latvijas lauksaimnieki, pabarojam savu armiju. Protams, arī mūsu sabiedrotos, kas pie mums ieradīsies. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mūsu visu nozaru cilvēki, kas ražo pārtikas produktus, un mūsu pārtikas veterinārais dienests, un arī mūsu atkal sabiedrotie, kas bauda mūsu darbību, ka mūsu produkti ir kvalitatīvi, viņi ir droši pārtikas produkti, nav kaitīgi veselībai, un, manuprāt, viņi ir garšīgi produkti. To saka ļoti daudzi, kas apciemo mūsu, kurus mēs pacienājam, un to mēs darām tikai ar Latvijas produktiem. Jā, bija sarunas gan ar mūsu lauksaimnieku organizācijām, un tur es atkal savukārt saku, ka ja mēs tādas saistības apņemamies, tad mums viņas ir jāpilda. Lai neiznāk tā, kad līgums mēs te smuki pie galda parakstīsim, viss būs ļoti jauki, jūs te mums sabildēsiet, un pēc tam armijas iepirkumu cilvēki teiks, bet jūs tur nevarat mums piegādāt gaļu,
sviestu. Starp citu, Bergmaņa kungs arī sviests bija tas, kas bija eksporta produkts ļoti labs tajā laikā. Bet cūgaļa bija pirmā vietā, jā. Nu, kārtīgi karbonādi garšo katram, vai viņš ir armijā vai nav armijā, jā. Nu, tu nekā nevar darīt. Tā kā es ceru, ka mūsu lauksaimnieki arī ļoti labi saprot. Tie cilvēki, kas šodien parakstīs, viņiem ir ļoti daudz organizācijas, kurus viņi apvieno, ka šis līgums ir ļoti nopietna lieta un viņš ir noteikti jāizpilda pilnā apmērā. Tā kā es atļaušos novēlēt sekmes mūsu lauksaimniekiem, lai viņiem izdodās piegādāt nepieciešamo sortimentu, protams, kas aug Latvijā, banāni nebūs, jā. Nu, un savukārt armijas cilvēkiem, ģenerāļa kungs, labu apetīti, lai labi garšo. Paldies! Vārds uzrunai biedrības lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome valdes priekšsēdētājiem Edgaram Freibergam. Labdien, klātesošie, labdien, cienējamie ministra kungi. Lauksaimnieku organizācijas sadarbības padome vispirms grib izteikt lielu pateicību aizsardzības ministrijai par šo konstruktīvo darbu, kurš sākās jau uzreiz pēc Raimonda Bergmaņa stāšanās amatā. Mums bija viena liela sanāksme Ādažos, kur šis jautājums tika aktualizēts par kvalitatīvs un labas kvalitātes pārtikas piegādi armijai. Mums bija izveidots vairākas darba grupas, un es domāju, ka viņas ļoti labi pastrādāja, un te mēs redzam rezultātu, kad mēs esam gatavi šo līgumu parakstīt, piegādāt armijai labus un kvalitatīvus produktus. Gan lauksaimniecības, gan, es domāju, arī zivsaimniecība te pieslēgsies, arī viņiem ir ļoti laba produkcija. Pārtikas veterinārais dienests mūs arī uzrauga, tās atsauksmes, kas nāk no ārzemēm, iebraucot ārzemju kolēģiem pie mums, viņi brīnās par šo produkcijas kvalitāti, kāda Latvijā ir, gan par kvalitāti, gan arī par garšas īpašībām. Tā kā es domāju, ka mēs šos uzdevumus, ko ministra kungs te teica, kad mēs spēsim izpildīt un tiešām, lai izdodās arī citās jomās. Mums ir arī šis labs piemērs. Es domāju, ka šī sadarbība mums turpināsies gan ar iekšlietu ministriju, gan ar izglītības ministriju, kur ir jāpabaro gan skolas, gan cietumi, gan ar veselības ministriju, kur ir slimnīca. Un es domāju, ka visās šajās vietās mēs varētu piegādāt ļoti kvalitatīvus gan augļus, gan dārzeņus, gan zivs, gan maizi, gan pārējo produkciju, ko pārtikas uzņēmumu federācija ražo un pārstrādā. Tā kā es domāju, ka tas ir labs sākums sadarbībai ne tikai aizsardzības ministrijā, bet arī ar citām ministrijām un pašvaldībām. Un vārds uzrunai biedrības Latvijas pārtikas uzņēmuma federācija padomes priekšsēdētāja Inārai Šurei. Labdien, visi klātesošie un ministra kungi. Es gribēju pateikt tādu pavisam īsi. Mūsu Latvijas nacionālie bruņotie spēki ir mūsu patriotisma simbols Latvijas. Un bez šaubām ir liels prieks, ka šis patriotisms ir parādījies arī šajā lojalitātē pret vietējo produkciju. Un tas ir ļoti svarīgi pārtikas ražotājiem, jo viņi ir tie, kas spēj nodrošināt un ražot kvalitatīvu pārtiku. Un bez šaubām mūsu karavīri ir pelnījuši šo kvalitatīvo pārtiku, lai viņiem būtu spēks mūs aizstāvēt. Un arī mēs ceram, ka turpmāk citas ministrijas un citi resori būs tikpat atklāti un pavērsušies pret vietējiem ražotājiem un vietējo ekonomiku. Jo šajā gadījumā mēs legāli varam pastumt malā importu un tiešām kvalitatīvi atbalstīt tieši Latvijas ekonomiku, jo kopā mēs vienmēr esam stiprāki. Viens nav karotājs arī ne kaujas laukā, ne arī Latvijas ekonomikā. Paldies!
Patiešām laikam man tad dots tāda iespēja teikt paldies un sveikt karavīru vārdā un zemesargu vārdā, jo iemesls ir vairāk iemesls, kāpēc es drīkstu runāt karavīru vārdā un kāpēc uzskatu, ka tas ir viens no vislabākajiem lēmumiem, kādā veidā mēs bruņoto spēku varam atbalstīt Latvijas tautsaimniecību un konkrēti lauksaimniecību. Jo Latvijas bruņoto spēkos gan zemesardzē, gan karavīru dienē no pilnīgi visiem Latvijas novadiem, sākot no Rucavas, beidzot ar Zilupi. Un viņi labākā varbūt kā pat daudz šeit mēs, pats es klātesošais, tā skaitā zina reālo situāciju uz vietas, un viņi arī novērtē šo iegūmu, ko varētu gūt Latvijas lauksaimniecība, ja mēs pareizi izmantojam mūsu pašu produkciju. Un tikai viens piemērs par garšas izjūtām, to, cik nozīmīgi latviešu karavīriem ir Latvijas pārtika. Tas bija 11. gada apmeklēt Afganistānu. Man nav bijis sūdzības par pārtiku, bet viens karavīrs pienāca klāt komandīru, jūs nevarētu atsūtīt tomēr Latvijas pavārus. Es prasu, kas pa lieta? Viņš saka, tā pārtika, tur tāda, nav tāda latviska. Un es sāku prasīt, kas tur īsti bija. Zināt, par ko viņš sūdzējās, ziemeļbriežu gaļiņu nepatīk, kas tajā dienā bija tikusi pasniegta. Viņam tomēr vajadzēja to cūciņu pieminēt, un to pašu tā kā ir šī gan emocionālā, gan šī pieredze, praktiskās garšas izjūtas, un es esmu ļoti gandarīts. Liels paldies politiskajai vadībai par ļoti, ļoti svarīgu un tautsaimniecisku pareizu lēmumu. Tā kā paldies, ka varat pateikt arī vārdu. Paldies. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?